Šodien es jums pastāstīšu, kā pagatavot garšīgu majonēzi maizīti. Priekš tā jums būs vajadzīga majonēze, maizes šķēle un prasmīgas rokas. Paņemam majonēzi Un lēnām ņemam, uzklājam majonēzi, tā, lai vienmērīgi viņi iet apkārt visai malai. Pirmais solis ir izdarīts. Tagad vajag aizpildīt vidu. Вертится быстрей земля. Labu apetīti! Крутят они, стараясь, вертят земную ось. Nogaršojot maizi, sapratu, kaut kas nav kārtībā. Kļūda bija tajā, ka es šķērsām laidu maizei majonēzi, bet vajag gareniski, jo tā labāk mēlis dziedzē sajūt majonēzes garšu. Славные слова. Un tagad ir izdevusies mums garšīga majonēžu maizīte. Labu apetīti!